gribas ļoti cerēt, ka jā, jo ir ļoti daudz stereotipi. Bet jo mēs vairāk sanākam kopā un runājamies par šīm lietām, jo vairāk cilvēki ieinteresējas. Man ļoti patīk šodien, ka cilvēki jau meklē variantus, kā veidot iepirkuma specifikāciju, lai dabūtu tieši ēku no koka vai ar vairāk koku. Un jārunā arī par tām lietām, kur mēs varam no zaļās vienošanās, no tā Green Deal saucamā, vai Latvijā sakot zaļā kursa, iegūt praktiskas lietas. Un tāpēc daudz vairāk ir vajadzīgi šie zinātnieku skaidrojumu speciālistu, koka būvnieku, klāstera spečuki, kuri nāk un saka, ka viņi to var izdarīt. Jo stereotips ir, viņi jau būvē tikai mazās skandināvu mājiņas. Nē, viņi būvē skolām piebūves, viņi būvē pārējās biroja ēkas, pārējās sabiedriskās publiskās ēkas. Vajag tikai arhitektus, kas uzprojektē, specifikāciju pasūtītājiem ir jāsaprot, ko ierakstīt specifikācijā. Un jo mēs vairāk runāsim, vairāk stāstīsim, jo vairāk mēs tiksim pie rezultātu. Šodien Liepājā mums bija tāds seminārs kopā ar Latvijas pašvaldību savienību un kopā ar citām pašvaldībām no dažādām vietām Latvijā, kur mēs runājam gan par meža apsaimniekošanu, gan par koka māju būvniecību. Tas, ko mēs kā Latvijas koka būvniecības klāsteris redzam, ka šādas te tikšanās ar pašvaldībām, ar pašvaldību savienību kā lielo organizāciju, kur apvieno pārējās pašvaldības, ir ļoti svarīgi, ļoti būtisks elements tam, lai Latvijas koka būves, tās, kuras mēs mākam, kuras mēs jau gadu desmitiem būvējam Latvijā, bet eksportējam uz citām zemēm, lai šīs būves beidzot mēs aizvien vairāk redzētu Latvijā, Latvijas ainavā un konkrēti Latvijas pašvaldībās. Un tas, uz ko mēs ļoti ceram, ir tas, ka mums beidzot būs vairāk pašvaldības un valsts pasūtījumu publiskajām ēkām, bērnu dārza, skolas, kinoteātri, teātri un jebkas cits, kurus mēs būvējam no koka. Šis jau ir turpinājums, un es domāju, ka neapstāsimies. Jābūt rezultātam, tad jau nav jēga sākt, ja mēs paši tam neticam. Es ticu, ka mēs daudz vairāk varēsim pievienot sava materiālam vērtību. Tas ir mūsu izēja materiāls, mūsu ekonomika, un mēs esam pieraduši barot citu valstu ekonomikas. Ir beidzot jāpārkāp pāri tam, mēs nevaram to, mēs nevaram šito. Mēs varam visu, kas mums ir vajadzīgs, lai celtu mūsu labklājības līmeni uz augšu. Jo mēs vairāk atbalstīsim savu uzņēmēju darbību, savu ekonomiku, jo mēs visi kopā labāk dzīvosim. Paldies, Liepāja! Paldies, ka jūs mūs uzklausījāt! Nākamā vieta, kur mēs dodamies, ir 28. augusts Cēsu novada amata. Un tur mēs atkal runāsim par koka būvniecību un apmeklēsim Dores fabriku.